Šajā reizē mēs runāsim par Latvijas pilsoņiem, kuru vārdi ir iekļauti Eiropas meklētāko noziedznieku sarakstā. Jāpiebilst, ka saraksts, kurā tie ir iekļauti paši cietsirdīgākie un bīstamākie noziedznieki. Viņi ir pastrādājuši noziegumus, kuru detalizēts apraksts izraisa patiesu šoku un iedvež reālas šausmas. Tagad viņi ir atbildīgi ne tikai mūsu tiesu sistēmas priekšā, bet ir izsludināts starptautisko drošības iestāžu meklēšanā. Jau otro gadu pēc kārtas meklētākos sevišķi bīstamo noziedznieku topā ir atrodami 2 Latvijas pilsoņi, par kuriem plašāk pastāstīšu video turpinājumā. Kad saku, ka gribu tikai bonusus, es domāju spēļu bonusus. Šo ceturtdienu bija akcija. 50% cashback no zaudētās naudas. Jums būtu bijusi lieliski iespēja to izmantot, ja būtu reģistrējušies LVBet. Bet vēl nekas nav par vēlu, jo šādas akcijas notiek ik nedēļu. Supermisijas, kuras izpildot, jums tiek piešķirta papildus nauda. Dažādu naudas summu atmaksas, kā arī vienkārši bezmaksas griezieni, veicot depozītu. Es neesmu atkarīga no spēlēm, tikai no bonusiem. Reģistrējoties ar mūsu affiliate linku, jums tiek piedāvāts lielākais, ko vispār var piedāvāt – 550 bezriska griezieni. Lielais griezienu skaits nozīmē lielas iespējas. Free! Video ir paslēpti kuponi, kuri katrs ir 20 brīvo griezienu vērtībā. Ja skatīsies uzmanīgi, atradīs. Links ir aprakstā. Pirmais no Latvijas bīstamajiem noziedzniekiem ir 1979. gadā dzimušais Māris Jankevičs. Viņš atzīts par aizdomās turamo slepkavībā ar īpašu cietsirdību. 2022. gada 2. aprīlī Sabilē Jankevičs alkohola reibumā noslepkavojas sievieti. Visšokējošākais ir slepkavības detaļas, ja veids, kā tas viss tika izdarīts. Izmeklētāji, kas bija ieradušies notikuma vietā, pēc redzētā nodēvēja par lopu kautu, kas bija saistīts ar faktu, ka ienākot tajā pavērās šausminošs skats, uz grīdas bija izlijuši 4 līdz 6 litri asinis. Ar tām bija notašķītas visas sienas un pat griesti, un tas viss tepat Latvijā, mazā pilsētiņā Sabilē. Par sakropļoto līķi dzīvoklī domāju, ka pat sīkāki komentāri ir lieki. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirknis sāka aktīvi meklēt Jankeviču jau 2022. gada sākumā, kad viņš tika identificēts kā aizdomās turamais. Atrašanās gadījumā viņam draud maksimālais iespējamais sods – mūža ieslodzījums. Rodas jautājums, kā tad slepkavam izdevās aizbēgt? Policija izvirzījusi versiju, ka viņš iespējams pameta Sabilu momentāli, uzreiz pēc slepkavības izdarīšanas, līdz ar to arī izvairoties no nokļūšanas likumsargu redzeslokā. Kā ģenerāls sponsors LVBet atbalsta jūs un piedāvā iespēju tikt pie 2 biļetēm uz KS Pro FL Fight Night, kas norisināsies 1. novembrī. Šī līga ir brutāla. Vai zināja, ka šajā līgā čalis, kas trenējoties tikai 3 mēnešus, nokautēja savu pretinieku dažu sekundžu laikā? Piedalies izlozē, atstāj komentāru, kura cīņu tu visvairāk gribētu redzēt. Piesako mūsu kanālam un satura vadītāju Instagram. Uzvarētājus izlozēsim 27. oktobrī. Nevienā ziņojumā nav pieminēts ne transporta līdzeklis, kādi iespējamie līdzdalībnieki vai robežas šķērsošanas mēģinājums. Tāpēc par viņa sākotnējo bēgšanas maršrutu var tikai izdarīt minējumus. Kad tika izsludināta viņa meklēšana, viņš jau bija pazudis bez vēsts, kas vēlreiz apstiprina versiju, ka viņš no Sabilas bija aizmucis jau praktiski uzreiz, nekavējoties pēc nozieguma izdarīšanas. Iespējams, ar sabiedrisko transportu vai ar kādas nenoskaidrotas personas palīdzību. Bojā gājušās identitāte nav publiski atklāta, ievērojot šādos gadījumos pieņemtos privātuma protokols. Tomēr uzbrukuma nežēlīgums liecina par personisku vai pat oportunistisku motīvu. Un vispār, daudz kas šajā lietā ir mistika. Zināms vien tas, ka dzīvoklis, kurā notika slepkavība, piederēja Jankeviča bērna mātei, kurā viņš uz laiku uzturējās pēc pārcelšanās no Liepājas. Kopumā bēgšana joprojām ir nepilnība visā stāstā. Šobrīd Jankeviča atrašanās vieta vēl joprojām nav zināma. Nav neviena aptuvena pavadiena. Tā, it kā viņš būtu vienkārši izgaisis. Nekādas liecības par to, ka viņš būtu kaut kur redzēts, pilnīgi nekas. Kopš pazušanas momenta Jankevičs jau vairāk nekā 3 gadus veiksmīgi izvairījies no aresta. Neilgi pēc nozieguma viņa bēguļošanas status tika paaugstināts līdz starptautiskam līmenim, iesaistot tādas organizācijas kā NFAST, Eiropas aktīvo meklēšanas komandu tīkls un Eiropols. Šis gadījums izraisīs satraukumu Sabilē, nelielā pilsētā, kurā kas tik šokējoši atgadījies pirmo reizi. Iedzīvotāji ir dalījušies ar spilgtām atmiņām par asiņaino notikumu un momentu, kad uzzinājuši par šausminošo traģēdiju, kā arī izjūta reāls bailes, par cik slepkavi joprojām ir uz brīvām kājām. Eiropols brīdina, ka Jankevičs joprojām var brīvi pārvietoties un rada briesmas sabiedrībai. Ik viens, kas viņu atpazīst, tiek aicināts netuvoties un nekavējoties ziņot policijai.
Tagad ķeramies klāt otrajam slepkavam, kuram izdevies aizbēgt no atbildības un stāšanās likuma priekšā par noziegumu, kas ir īpaši cietsirdīgs. 2023. gada 16. aprīlī Jēkabpils novadā savu bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Leons Rusiņš, dzimis 1970. gadā. Leons ir Latvijas pilsonis, kurš tiek meklēts par slepkavību ar īpašu cietsirdību. Tas bija šoks vienkārši. Tas ir kaut kas nebijis vispār. Ko tu runāt? Lauki ir lauki. Visi viens otru pazīst, pēkšņi tāds. Tātad notikušais norisinājās uz Nomoļu lauku ceļa. Rusiņš aizšķērsoja ceļu viņa bijušās sievas, dēla un sievas mātes vadītajai automašīnai. Izsita mašīnas durvju logu un savu nepilngadīgā dēla un bijušās sievas mātes klātbūtnē nodarīja vairākas atvērtas, cirstas, dzīvībai bīstamas brūces sejas un kakla rajonā, kas izraisīja viņa bijušās sievas nāvi. Pēc kā viņš pamet notikumu vietu. Kāpēc dienu pirms kārtējās tiesas sēdes Iveta pameta mājas nav skaidrs. Nākamajā dienā viņa tiesā satiktos aci pret aci ar savu vajātāju un pāridarītāju Leonu Rusiņu. Rusiņu pēc slepkavības policijai tā arī nav izdevies aizturēt, bet vienlaikus nav izslēgts, ka viņš varētu būt izdarījis pašnāvību. Viņš ir miris? Miris viņš nav, nē, viņš piesita pēdu un prom viņš ir kaut kur. Tagad tik tiec ārpus robežas un viss. Tur jau vajadzēja uz karstām pēdām, momentā. Diennakts laikā, ja viņu neatrada, tad jau tas ir. Tā ir likumsakarība, atrast ir grūti. Visu, ko var atrast, bet tikai filmās. Jo viņš bija tālbraucējs, viņš smalki zināja visus arī caurumus. Viņam tik vajadzēja doties austrumu virzienā nedaudz vai ziemeļa austrumu, un viņš prom bija. Viņš pirms liktenīgās slepkavības jau ilgstoši sistemātiski vajāja un draudēja savai bijušajai dzīvesbiedrenei vairāku gadu garumā. Šeit bija tik daudz red flagi, cik vien varētu būt iespējams. Viņam bija 19 krimināla procesi, no kuriem 18 bija saistīti ar psiholoģisko un fizisko vardarbību pret bijušo sievu Ivetu, kā arī tiesa viņam bija piemērojusi drošības līdzekli, aizliegumu tuvoties bijušajai sievai, bet ar to acīm redzot bija par maz. Iveta bija vērsusies pēc palīdzības daudzās valsts iestādēs, taču tā arī nesaņēma efektīvu aizsardzību. Iveta par viņu bija uzrakstījusi neskaitāmus iesniegumus, lūgusi tiesai, lai Rusiņam liedz viņai tuvoties, jutās apdraudēta dienu un nakti. Ko vajaga? Vācies? Viņš daudzījās pie logiem, līdz uz balkona, sekoja pilsētā. Šis noteikti ir tas gadījums, kur visi varēja izvērsties savādāk un līdz slepkavībai nenonāk, ja attiecīgās instances laicīgi reaģētu un spētu aizsargāt sievieti, kas viņu acu priekšā gadiem ilgi ciet no varmākas terora. Kā izpaudās konstantā draudēšana un bijušās sievas vajāšana gadu garumā? No krimināla lietas materiāliem ir zināms, ka Rusiņš regulāri zvanīja vai arī atstāja draudošus SMS Ivetai, kā arī reiz pat aizdzinājis upuris mājas durvis. Tāpat fiksēta viena fiziskā vardarbības epizode – uzbrukums ar nazi stāvlaukuma, kur varmāka piespieda nazi pie Ivetas pieres. Tāpat automašīnā slepeni tika ievietot novērošanas kamera. Tādējādi varmāka varēja novērot savu upuri un to, kur viņa pārvietojas. Var teikt, ka bijusī sieva konstanti izjūta psiholoģisko teroru. Viņa jau teica, ka grib šķirties, grib iet dzīvot atsevišķi, man jau apnika dzīve tāda ar tevīm, apnika dzīvot. Un tad viņš saka, ja tev apnika dzīvot, tad viņš viņu vilka uz Daugavas līdzināties. Mēs matiem rāva iekšā, viņa muka projām, tad ceļu kā reiz brauca cilvēki, tā viņš lika viņai līdzināties par tikai tāpēc, ka viņa pateica, ka man apnika jau dzīvot. Viņš jau viņu visur gaidīja, gan pie bērnu dārza, tepat uz šitiem soliņiem, tur sēdēja, tur pie bērnu dārza viņš sēdēja. Viņš visur uz katra soļa viņš viņu vaktēja un gaidīja, pieturās. Viņš pat ar uz Rīgu, viņa brauca ar autobusu, viņš jau Rīgā stāt pie stācijas, braucot līdzi, pie katras pieturas viņš piesteika autobusu, viņš pamāja viņai visu laiku. Burtiski katru soli viņas vēroja. Policija publiski masu mēdījos saistībā ar Rusiņu pazušanu ir izvirzījusi divas galvenās versijas. Pirmā – pašnāvības versija. Proti ir pamats uzskatīt, ka šis cilvēks ir ņēmis nelabu galu un viņa līķis varētu atrasties kādā meža biezoknī tepat Latvijā. Versija balstās uz izmeklēšanas gaitā iegūto informāciju par viņa pēdējiem kontaktiem un uzvedību. Un otrā versija savukārt ir bēgšanas versija. Nav izslēgta iespēja, ka Rusiņš ir pametis Latviju un slēpjas ārzemēs. Policijas pārstāvi norāda, ka veikti meklēšanas pasākumi arī šajā virzienā un pastāv iespēja, ka viņš varētu būt devies uz Krieviju, kuras politika ir tāda, ka viņi neizdod krimināli tiesāts
personas nevienai valstī, kas to pieprasa. Rusiņš, zinot šo faktu, iespējams varēja beigt tieši šajā virzienā. Valsts policija nekavējoties pēc slepkavības sāka plašas meklēšanas pasākumus visā Latvijā. Rusiņš pameta savu automašīnu Ļaudonas apkārtnē pie Aiviekstas upes, kur pēc tam veikts vairāk kārtējas meklēšanas darbības, taču bez nekādiem panākumiem. Rusiņa meklēšanas lietas sakarā veikti arī disciplinārie pasākumi iestādēm un amatpersonām, kas saistīts ar viņa izmeklēšanas lietu. Proti, 4 policijas amatpersonām piemērot disciplināru sodu, kas saistīti ar mutisku rājienu. Vienam inspektoram izteikts aizrādījums. Iecirkņa priekšnieks Rolands Bērziņš saņēmis rājienu un nomainīts amatā, kā arī 2 prokurori labprātīgi aizgājuši no darba pēc ģenerāla prokuratūras pārbaudes. Tomēr uzskat, ka sodiem bija jābūt daudz bargākiem, zinot faktu, ka iespējamā slepkavība brieda jau gadiem ilgi un palīgā saucieni netika pienācīgi uzklausīti. Tomēr ir arī kāda pozitīva ziņa. Rusiņa lieta kļuva par katalizatoru, jeb ierosinātāju likumdošanas izmaiņām likumā par vardarbību ģimenēs, tai skaitā elektronisko aprūpes uzraudzības sistēmu ieviešanai. Bija jānotiek kaut kam tik šausmīgam, lai beidzot notiktu kādi uzlabojumi šajā jomā. Līdz 2025. gada oktobrim Leons Rusiņš joprojām nav atrasts. Viņš atrodas starptautiskajā meklēšanā ar raksturojumu bīstam. Maksimāls sods par viņa izdarīto noziegumu ir 20 gadu cietumsods. Valsts policija turpina meklēšanas darbus un aicina iedzīvotājus ziņot par jebkādu informāciju. Tāpat starptautiskā līmenī meklēšanu organizē Eiropols. Eiropas sevišķi bīstamo noziedznieku sarakstā no mazās Latvijas iekļaut uzreiz 2 noziedznieki, un to atrašana nu jau kļūst ne tikai par Latvijas drošības dienestu, bet arī starptautisku izmeklēšanas mērķi. Viņu pēc iespējas ātrāk atrašana nav tikai noķeršana atrašanas pēc, bet gan tas nozīmēs arī morālu taisnīgumu pret upuriem un to radiniekiem, kā arī izolēs pasauli no vismaz vēl 2 bīstamiem elementiem, kas esot uz brīvām kājām joprojām var pastrādāt šaušalīgus noziegumus. Visu labu!